Es dziedāšu par tevi, Tēvu zeme, par tavām pūvām vecā līdumā. Un kad jau pakušu zem dzīves nastas, tad atdusēšos tavā atmatā. Un kad jau pakušu zem dzīves nastas, tad atdusēšos tavā atmatā. Es dziedāšu par zaļo ērglainīti, kur tīklus pēlēkos aug žirneklīts, kur agrā rītā kuplās smilgāk prādās, ar pasapkājām ganiņš bārenīts, kur agrā rītā kuplās smilgāk prādās, ar pasapkājām ganiņš bārenīts. Es dziedāšu par balto virstalīju, kur rudens plāpa zeltainīte birst, un birstot mana klusu svētvakarus, tie ziedi vēlinie, kas salnā mirst, un birstot mana klusu svētvakarus, tie ziedi vēlinie, kas salnā mirst. Es dziedāšu par taku nomidīto, no tavu tēvu lūku apaviem, kur vaidot māte gaitas staigājusi. Pāri zemgales grubām soļo karsta un saulaina vasara. Un arī skolā ir atnācis tas laiks, kad mēs izvadām no 8-gadīgās skolas 8. klases skolēnus, atskatāmies uz padarīto darbu, dodam ceļamēzi tālākiem ceļām. Garās vizītēs, īsās biksītēs, un tas viss šodien ir kā aiz muguras. Jo 15 gadi, nu jau ir tas vecums, kad jāsāk domāt par nopietnu dzīves ceļu, jāsāk domāt par to, kā savai ģimenei, saviem vecākiem, visai sabiedrībai atmaksāt par šiem 15 bezrūpīgi aizvadītiem gadiem, kad jāsāk domāt, kas es būšu un kāds es būšu dzīvē. Uzrunādams pirms 100 gadiem celtās Šķibes skolas kārtīgu izlaidumu, direktors Induls Pavlovskis domās visticamāk jau skatīja nākotnes jauno vidusskolu. Jums dzīvē stāv priekšā dažādas skolas. Kurš apgūs arodskolā? Kurš lolo kļūt par tehniķi kaut kādā jomā? Un kurš cīnīsies turpmāk tālāk par pilnās vidējās izglītības iegūšanu, lai turpmāk startētu par augstskolas diplomu iegūšanu. Katrā gadījumā ceļa maize jums ir sagatavota, to jūs esat paši nopelnījuši. Bet Glūdas skolā darbu iesāka jauns direktors Viktors Pomarņevskis. Rudenī trešā iecirkņa skola sagaidīs ar kapitāli izremontētām telpām.
49. gads. 49? Jā. Man bija 16 gadi. Palicis. Šis tēvā vismaz? Jā, šis tēvs. Vai vēl kādi izsūtīja no šīs apkārtnes? Mēs bijām 7 ģimenes šitā nepaks. Šeit pat no Brambeļu mujas mums vedāja. Tad jau jūs atceraties, kā tas viss notika? Jā, es visu malku atceru. Bija tāds jau atkusnis, jau draņķēns ceļš jau bija. Martā, 25. martā ienāca no rīta agri 5:00 iebrauc, ka nedrīkst tie saucamie istrebīķeļi un čekā darbinieki. Pateica, nekur neaiziet. Un ap 2:00 dienā atbrauc ar pajūgu pakaļ un 15 minūšu laikā lika būt gataviem. Iepriekš mums nebija nekāda? Iepriekš nekas nebija pateikts un pa 15 minūtēm jūs paši zināt, ko var paņemt. Lielākā daļa viss, kas palika. Māte vispār nekā nepaņem, tā sāk raudāt, nokrita. Cik es paņēmu, cik bija. Kā griezēji uz spārniem, līst no rieta miglā, kā rīta uzmā tirlī ķīvītes kliāt. Bet viendusā zemē šķiet smaržīga krūze, kur vasarā labākās atmiņas liek. Varbūt kāda brūce smelks ilgi un ļoti, un vajadzēs sarast uz mūžu ar to. Un raudzīties mierīgi, ļaudīs un melot, ka neesmu zaudējis dzīvē neko. Kas jūs tēvs esat bijis mūžā pa kalpi bijis? Viņš var teikt, čort jau знает, что писать. Давай напишем националист. Viss. Tā bija tā vienīga apsūdzība. Jā. Mans tēvs bijis vienīgi Ulmaņa laikā, bijis aizsargs. Par to visa tā lieta bija droši vien, kad mēs vēl nebijām iestājušies kolhozā. Es mācījos vēl skolā, māte nebija kolhozā vēl iestāties, vēl mums bija savu zemi, pats pamatā jau bija tas. Latvijā nav neviena pagasta, kur nebūtu skārušas tautas likteņceļu pēdas. Šodien nākotnē labi pazīst un augstu vērtē graudi kombainieri Kārli Vilci, kuram aiz muguras jau 30 darba gadi. 1974. gadā par teicamu darbu no PSRS lauksaimniecības ministra rokām kā balvu saņemta vieglā automašīna. Mehanizātoru profesiju tālāk pārmantojas dēls Jānis Vilce. Pavasaris, svētīts laiks, kad sējējs ir arī dzīvības. Otrā iecirkņa priekšnieks Jūlijs Laizāns tad ir nerunīgs un tikpat nevaļīgs kā galvenais agronoms Arvīns Feldmanis. Grūti ir pateikt uzreiz momentā, jo šeit jau nav tikai domājums to, kad pāriet uz agrofirmas status, ka momentā viss izmainīsies. Mums taču tomēr jādomā arī par to, kad mums apgāde tāda, kāda šodien mums notiek, mums jau nav kvalitatīva nekādos jautājumos. Tu būdams galvenais agronoms, tu jūties pilntiesīgs saimnieks tiem hektāriem, kas ir tavā rīcībā? Es nejūtos pilntiesīgs saimnieks, jo ļoti daudz mums vienkārši diktē, mums pasaka, kas tev jāražoja, un fonda tam mums nav. Mums nav fonda, mums nav pamats uz ko. Mums vispirms pasaka, cik tev jāražo, vai ne, cik tev jāiegūst ražību, kāda tev jāiegūst, bet ar kādiem resursiem to mums dod tikai vēlāk, pēc tam to vajag. Vecajā nākotnē no hektāra vidēji iekūla 20 centnerus graudu, novāca 250 centnerus cukurbiešu un izslauca 2700 kg piena. Apkūlības svētki
1988. gads. Ar bērnu un mazbērnu tautas dziesmām, ar jaunā kūlumu maizīti, ar baltu kreklu sastrādātā vietā un priekšsādātāja Artūra Čiksts vārdiem, ka šī gada vidējais iekūlums pāri 37 centneriem. Mēs varam ražot un ražot un ražot. Mēs varam ražot produkciju vairāk, bet mums jau pirmkārt jānodrošina arī mūsu saimniecības kolhoznieki, cilvēki, lai viņiem to, ko visu saražojam, visu produkciju, ir piens, ir gaļa, ir pārstrādāt uz vietas. Lai nebūtu jāiet kolhozniekam uz pilsētu. Varbūt, ka agrofirmas jaunie saimniekošanas paņēmienu metodas, tas viss nenodrošinās. Es domāju, ne viss nodrošinās, bet tam tā jābūt. Tam tā dzīve prasīs un tam tā obligāti ir jābūt. Ja tas tā nenotiks, tad uz šodienu mums nekāda virzība nebūs uz priekšu. Jo tomēr mēs redzam, kad, lai ar kā nebūtu, ka tāda virzība notika, teiksim, pirms 40. gada, jā, un tā lauksaimniecības attīstība notika liels, kā saka, lēciens. Mēs to, teiksim, vienā periodā mēs viņus sagrāvām, redzam, ka mums neiet. Pirms Jāņiem, kad viss zied un zaļo, nākotnē tradicionāli notiek konkurss par skaistāko lauku sētu ar nepārprotamu domu, lai nolaidīgiem būtu kauns dzīvot nolaidīgi. Priekšzīme var ņemt no Zemgales ciemata mājām. Pēc sen ticējuma arī raža padosies skopa, ja Jāņus godam nenolīgos. Maliņu maliņām ir līgo, līgo, Jāņa diena, Jāņa nakte līgo, līgo, nu pat Jāņa vakariņas līgo, līgo, sasagrieza ruģi bieži līgo, līgo, liela Jāņu māja līgo, līgo, sasagrieza Jāņa bērni līgo, līgo, Jāņa tēva pagalmāja līgo, līgo. Šķības pagasta Jaunzemļi. Gan augkopībā, gan lopkopībā toreizējais saimnieks Žanis Eglītis ievēroja jaunāko zinātnes atzinumus. Vēlāk tieši šeit nodibinājās nākotne. Kalnas spiņņi – lopkopības progresīvākais vārds. No teliņiem izauga ražīgs pirmpienis, abas fermas atrodas blakus. Ganības visapkārt kompleksam. Visu mūžu te nostrādājusi nopelniem bagātā kolhozniece Klaudija Bensone. Viņas vīrs, bijušais augkopības brigadieris Juris Bensons, savus labākos gadus arī atdevis kolhozam. Pirmie gadi jau bija grūti, bija jāslauc rokām. Viss. Izslaukt 10-15 govis, tas jau ir smags darbs. Rokas jau pirksti jau es netur. Tirpst. Vakarā, kad ejat gulēt, tirpsti pirksti. Tagad jau vismaz pieliec tos aparātus, izmazgā vieglāk. Vats aiziet, pa vadu aiziet piens proja. Kannas nav jānes tagad vairs. Agrāk jau bija kannas jānes, 40 litru kannas, tās jau viens pats jau to nekad nevīdzi. Šajā pašā kompleksā? Nē, te bija veca ferma, te pat blakus bija. Te uzcēla jaunu un to veco noārdīja. Kolhozi apvienojās, tā viņi paņēma tās dāņu raibās gojas slaukt. 55 gojas grupā. Tā visu laiku nepārtraukti. Viņi jau pa kūti man pa laukiem bija. Es jau biju lauku brigadieris. Tā viņš, un tā ir bērni raujās pa kūti. Pats galvenais jau, ka visi ģimene tā kaut kur. Jā, visi ģimene kopā. 2 meitas un dēls. Tā ģimenē pieraduši visiem, tā ģimenē visi palikām vieglāk. Viens pie otru, viens pa otru palīdz. Aizskai viens, aizskai otrs palīgā drusku, tā jau vieglāk arī iet. Galvenais zootehniķis Evalds Šakars.
Nu, vecākā firmas status nosaukums jau mums principā neizmaina. Mums jāizmaina savs darbs tā, lai mēs pārskatītu līdzšinējo stāvokli lopkopības nozare un lai atrastu tos iespējas, kuras vēl šodien netiek izmantotas. Ja mēs pāranalizējam piena ražošanu starp pastāvošiem ražošanas iecirkņiem, kā piena ražošanā, tā gaļas ražošanā pastāv diezgan lielas atšķirības. It sevišķi rēķinot produkcijas ražošanu uz 100 hektāriem. $6000 kg izslaukuma robežu no govs pārsniegs otrais ražošanas iecirknis no dāņu melnraibošķirnes govīm. Un pirmoreiz 4000 kg izslaukumu no govs pārsniegs arī trešais ražošanas iecirknis no Latvijas brūnāšķirnes govīm. Izslaukumu ieguvē mūsu lielajā saimniecībā tie būs augstākie rādītāji saimniecības pastāvēšanas laikā. Piena ražošana saimniecībai šogad dos arī ievērojamu peļņu. Noru cūku kompleksu pēc individuāla projekta uzcēla lielās koncentrācijas un specializācijas gados. Toreiz tas likās varens un nepieciešams. Kompleks darbojās 15 gadus, un par šiem gadiem, tas remonts ir bijis diezgan ierobežots. Un jāsaka, šodien, ka diezgan nolietojies. Vajadzētu izdarīt kapitāla remontu, ja celtniecības materiālu, diemžēl, trūkums biežies, un mēs vairākus gadus risinām šo jautājumu. Un doma tomēr ir tāda, ka varbūt pareizākais ceļš būtu, par cik viņš ir tuvu arī pie dzīvojamā sektora, decentralizēt šo dzīvnieku turēšanu šeit uz mazākām, sīkākām fermām. Šodien skaidri un gaiši pierāda, mums ir vidējais pieaugums nobarojumām cūkām saimniecībā 510 gramu, 9 mēnešos kompleks 467 grami. Starpība ievērojama 40 gramu. Nākotnē dara ļoti daudz, lai apmierinātu savu cilvēku materiālās un garīgās vēlmes. Sadzīves, kultūras un sporta dzīvē atvēlēto līdzekļu summa ik gadu svārstās 1 miljonu rubļu robežās. Valdes priekšsādātāja Artūra Čiksts vārdiem runājot, tā ir atdeve, kas varbūt 100-kārtīgi atmaksāsies nākošajās paudzēs. Jo arī sportistiem, pašdarbniekiem un māksliniekiem ir jāizaug no pašu vidus. Starptautiskās klases sporta meistari, galvenais inženieris Raimonds Pokulis un šoferis Jānis Lavrinovičs. Cik sen jau ir autosporta sekcija? Sekcija var teikt, varbūt kādi gadi 9, bet mēs jau braucam no 75. gada paši. Sākumā jau bijām tikai viena ekipāža. Cik pat reiz ir ekipāžas? 4. Un vispār daudz iznāk piedalīties sacensībās? Vispār, ja jau gribētu sacensības būtu katru mēnesi, faktiski, bet patreiz mēs esam pierimuši tā mazāk. Pārsvarā PSRS čempionātos un kādā ārzemju sacensībās. Pēdējais mēs te pārsēdamies uz VAZ 2108, jauno Žiguli. Tur faktiski nekādas sīvas cīņas nav. Pierod pie mašīnas un tāpat tehnika prasa citādāku gatavošanu nekā 2105 mašīna. No 83. gada. Jā, 83. gada. 82. gada, kā mēs kļuvām PSRS čempioni, tā uzreiz ieskaita izlasē. Tad, kad sākām, tad viņi bija daudz vairāk, bet līdz savai virsotnei tātad noiet ļoti maz.
Nu, tad šis pasākums vispār ir 3 grupās sadalīts. Skolnieki D klase, skolnieki C klase un vidusskolnieki studenti A starptautiskā klase. Un no nākotnes D klasē piedalījās 3 pāri, C klasē 3 pāri un augstākajā klasē 1 pāri. Tie pāri, kur izgājuši līdz līmenim, ar kur var startēt konkursos. Sarīkuma D pedagoga Aigars Svara labākais pāris Jāna Dvorečenska un Didzis Neļķe. Šogad izcīnīta 7. vieta Eiropas mērogā. Kinohronikas kadros nevar nepamanīt, ar kādu prieku un ticību rītdienai cilvēki toreiz strādāja. Bet iesākums bija 1946. gadā. Apvienojās tikai 11 ģimenes, bija 15 govis, 9 zirgi, 8 cūkas un 5 arkli uz 135 hektāriem zemes. Šodien nākotnes teritorija ir 58 reizes lielāka un aizņem gandrīz 8000 hektāru. Varams ir arī tehniskais nodrošinājums uz katru strādājošo pa 48 zirgspēkiem mašīnu jaudas. Šodien viens arazemes hektārs vidēji saņem 14 tonnas kūts mēslu un 3 gramu mēslu. Pirmā iecirkņa priekšnieka Jūra Kaņepes tīrumos nevienreiz vien iegūts rekordražas pāri 70 centariem kviešu. Kā lai neatceras 1949. gadu, kad Artura Čikstas vadītais jauniešu posms izaudzēja rekordražu 31,6 centnerus graudu no hektāra. Toreiz viņam, 19 gadu vecumā, piešķīra sociāliskā darba varoņa nosaukumu. Cukurbietes ir nākotnes bagātība un arī strīdas ābols, jo kur pēc bietiem pārgājusi daudztonīgā tehnika, zeme paliek kā klonis. Katru gadu iesēt, aprušināt un novākt pa 11 000 tonnām cukurbiešu nav nemaz tik vienkārši. Laikam gan vislielākā pieredze šajā darbā ir Francim Zagorskim, Latvijas valsts prēmijas laureātam. No viņa pieredzes un izjūtas ir atkarīgs šī lielā darba iznākums. Pēdējos gados no katra hektāra sanācis pa 300 līdz 400 centneru liels sakņu birums. Uz priekšsēdētāja, Latvijas nopelniem bagātā lauksaimniecības darbinieka galda, bieži nokulst valsts bankas kopā izziņa par vairāku miljonu rubļu brīvās naudas līdzekļiem. Patiešām visīstākie miljonāri un aizķers idejas, piemēram, par ķieģeļu cepļa projektu. Kāpēc gan neizmantot zemgales mālu? Ja vien pat tik slavenam priekšsādātājiem būtu rīcības brīvība. Nopelnītie miljoni ļauj vērienīgi būvēties. Centru rūpnieciskā zona nesen papildinājusies ar kokapstrādes cehu, jaunu vērienīgu kalti un automašīnu tehnisko apkopju punktu. Bramberģes teritorija atrodas vis tālāk no nākotnes pilsētnieciskā centra. Var teikt, ka tā ir Valeriāna Konovālo īpašu rūpju zona. Bijušās zemgales priekšsādātājs Tērvets upītes Palienu pļavās nolēms izveidot mākslīgu ūdenskrātuvi, lai līdzinumā būtu, kur acis pamielot un brīvdienas pavadīt. Priekšsādātāja vietnieks milzumu enerģijas ieguldījis arī ražošanas objektu labiekārtošanā un apkārtējās vides sakopšanā. Lūk, kalnenieku saimnieku bijušās dziļās kūtis. Varbūt pieteiksies kāds jauns saimnieks?
nepieteicās. Katru no mums šodien izsver lielie dzīves svari. Kad būsim īsti saimnieki savā tēva zemītē? Nākotnē uzlikta īpaša misija un atbildība visu Latvijas lauksaimnieku priekšā. Jūs bijāt pirmie. Jums pienāks gods būt visiem priekšgalā. Ražas balle laikam zemniekam ir pats priecīgākais notikums visā gada darbu apritē. Tīrumi novākti, klēti šķūņi pagrabi uzpildīti, rokas sastrādātas un maks jūtami piebriedis. Daudzas mums pat nezināmas Artūra Čikstes ieceres nav realizējušās, un vienīgi viņš pats zina, cik bezgal daudz grūtību un nepatikšanu pārvarēts, cik daudz veselības zaudēts. Šodien plaši izvērstās palīgražošanas pirmsākumi meklējam kažokzvēru fermā. Pēdējos gados tās produkcijas sastāda ap 20 000 ūdeļu ādu. Sekmīgi izpildīts valsts pasūtījums un virsplāna realizācija brīvā tirgū. Ādas vajadzēja apstrādāt un ierīkot ģērētavu. Ceks šodien pazīstams tālu aiz Latvijas robežām. Ja valsts mērogā šīs lietas netiek risinātas, kāpēc gan neizdarīt pašiem? Arī plaši pazīstamais agara cehs tapis valsts resoru bezatbildības dēļ. Kaut gan izejviela lēta un pieejama. Jūras aļģis. Bet ja ādas izģērētas, vai nu cepuri nepašūsi. Ko nespēja atrisināt valsts mērogā, to uzņēmās Artūrs Čikste. Par vienu no visjaunākajām nozarēm kļuva organiskās ķīmijas specifisko savienojumu ražošana parfimērijas rūpniecībai. Palīga ražošanas nozares vadītājs Ēriks Gulbis. Tauku rūpnīcā divus jaunus ražošanas veidus. Un tie ir fermentu ražošana, lai pilnībā pārstrādātu ūdeļu kauķermeņus un apgūt pārtikas ekstraktu ražošanu bezalkoholiskiem dzērieniem un konditorijas izstrādājumiem. Naudas ieguldījumi nav ļoti lieli, aptuveni ap kādiem 200 000 rubļu. Vēl ir doma agarcehā attīstīt sublimēto produktu pārstrādi. Ar dziesmīņu grūvā gāju, ar valodu sētiņā, tradiola, ar valodu sētiņā, tradiola, ar valodu sētiņā. Bijušais partijas organizācijas sekretārs Vilis Teterovskis savā 50 gadu dzimšanas dienā. Interesanti atzīmēt, ka kolhoza dibinātāju vidū bija tikai viens partijas biedrs. Ar šo gadu tautas studijas nosaukums apvieno visus nākotnes daļamatu pratējus.
Lai arī cik grūti, mums šodien jāsasien savu dzimtu saknes, jāiejaušas jaunā, brīvās Latvijas zīmē. Juris Vītols šodien ir priekšsēdētāja vietnieks celtniecībā. Savu amatu kolhozā sāk apgūt vēl mācoties 8. klasē. Līdz šim paspējis uzbūvēt kompleksu zariņi, centra mehāniskās darbnīcas, galvniecību, tauku rafinācijas cehu un vēl šo to. Aizvien straujāk un noteiktāk lauku dzīvē ienāk demokrātiskas pārmaiņas. Tās radušas izpausmu arī Tautas frontes darbībā. Cik liela patreiz būtu Tautas frontes atbalsta grupa kolhozā? Jāsaka, sākums bija samērā grūts. Uz pirmo brīdi mēs bijām 13, tad 30, nu un šodien tas ir 3 nedēļas pēc Tautas frontes kongresa. Mēs esam jau 125 cilvēki. Kādi varētu būt pirmie tādi praktiskie pasākumi dzīves pārveidošanai? Tieši šeit uz vietas, kolhozā. Šodien jāsaka tā, ka mēs esam strādājuši pie tā, kādā veidā mēs darbosimies. Ir izstrādātas apmēram 4-5 tādas programmas daļas, pa kurām mēs domājam turpināt savu darbu. Dabīgi, ka viena no galvenām tā ir mūsu kultūra vide. Kurzemes hercoga Jēkaba celtā Bramberģes pils ir izpētes objekts. Nākotnē nolēmusi seno celtni restaurēt. Vispirms ir saglabājušās visas 3 mūra ēkas, kuras pēc 17. gadsimta dokumentiem jau ir zināmas šeit. Un tajā laikā viņas jau ir vecas. Tātad tā ir pils, jeb saucamā hercoga lielā dzīvojamā māja, kurai celta vai nu 17. gadsimta sākumā vai 16. beigās. Tā ir pārvaldnieka māja, arī apmēram tikpat veca. Tā ir vārtu būve. Ja tam vārti uz Dobeles pusi ir bijuši vēl otri vārti, tie gan koka bija. Šitie te vārti mums ir tik koši dekorēti un tik smalki arhitektoniski veidot, faktiski ir vieni no retajiem Latvijā vispār. Pils dekors šodien ir saglabājies tādā ļoti interesantā komplektā, un mēs pat nezinām, kā to visu varēs parādīt, jo ir gleznojumi no 18. gadsimta beigām vai 19. gadsimta sākuma, ir dažādas apdars paliekas no agrākiem laikiem, ir brīnišķīgi liela virtuve ar manteļu skursteni, kur laikam varēs atjaunot. Ja? Tā kā es tomēr pastāvu to, ka šī Bramberģes mūža jau šobrīd ir unikāla Latvijas arhitektūras vēsturē, un jo viņu atjaunos, jo viņu pētīs, jo viņa būs unikālāk. Ak, eglīte,
Saulgrieži. Tieši tā vecākās paudzes ļaudis nosaukuši savu kolektīvu. Vēl daudz baltu dienu un arī akmeņu guļ nākotnes likteņceļā. Nāks mūsu bērni un novāks. Ar šo filmu mēs gribējām pateikties vecākās paudzes nākotniešiem par visu to, ko viņi savas dzīves laikā iespēja.